Krievi nāk. Tikai šoreiz viņi nenāk pēc Ukrainas. Viņi nāk pēc Putina. Sprādzienbīstamā uzrunā, kas publicēta sociālajos tīklos, kāds Krievijas militārais veterāns ir atklājis Putina armiju tādu, kāda tā patiesībā ir. Ir izvirzītas apsūdzības par ļaunprātīgu izturēšanos. Skan aicinājums uz dumpi. Krievijas karavīri tagad aktīvi apdraud Putina varu, jo šķiet, ka pie apvāršņa parādās Wagners 2.0, Kremļa reakcija ir bijusi strauja. Taču Putina nežēlīgā cietsirdība tikko ir atklājusies, radot vēl vienu triecienu viņa varai, un arvien vairāk šķiet, ka lielākais drauds Krievijai ir pati Krievija. Savā sprādzienbīstamajā runā bijušais Krievijas armijas izlūku vienības komandieris Aleksandrs Lunins ir precīzi atklājis, kāda patiesībā ir dzīve Putina armijā. Kādreiz bijis Sudžas plato brīvprātīgo bataljona dalībnieks. Lunina atklāsmes tieši kritizēja Putinu, viņa armiju un Kremļa vadību, apgalvojot, ka Krievijas karavīri tiek spīdzināti un pazemoti no savu komandieru puses, un ka pavēles, ko viņi saņem, bieži ir muļķīgas, pašnāvnieciskas un šķietami radītas tikai tam, lai vēl vairāk cilvēku tiktu sūtīti gaļas mašīnā. Lunins aicināja uz tiešu tikšanos ar Putinu, kurā viņš atklātu patieso situāciju, ko neviens amatpersona viņam nepateiks. Parasti šāda veida lietas Krievija mēdz noslēpt un noklusēt, kas gan ir viens neapmierināts karavīrs miljonu armijā, vai ne? Bet Lunins neapstājās tikai pie Krievijas armijas un tās ļaunprātīgās rīcības atklāšanas. Lunins sacīja, ka, ja viņa tikšanās ar Putinu nenotiks, tad Krievijas līderim draud pilnīga viņa iebrukuma Ukrainā izgāšanās. Lunins brīdināja, ka tuvojas sacelšanās, un vienīgais veids, kā to apturēt, ir panākt, lai Putins saprastu, kā viņa komandieri izturas pret saviem karavīriem. Ja es tuvākajā laikā neieradīšos Kremli un neparādīšos tiešraidē kopā ar jums, armija pavērs savus ieročus pret Kremli, paziņoja Lunins. Uz apgalvojumu fona, ka viņš ir ticies ar augsta ranga amatpersonām Krievijas aizsardzības ministrijā, kā arī ar Krievijas drošības dienestu pārstāvjiem. Secinājums šķiet skaidrs. Lunins brīdina Putinu, ka viņam draud sacelšanās un ka tai iespējams ir atbalsts arī no Krievijas prezidenta režīma augstākajām aprindām. Šis nav blefs, brīdināja Lunins, noslēdzot savu vēstījumu. Šo ziņu nevarēs nepamanīt. Un ja Kremlis vēl cerēja visu šo noslēpt, šīs cerības tika sagrautas 24 stundu laikā pēc tam, kad Lunina vēstījums kļuva publisks. Tieši tik ilgs laiks bija nepieciešams, lai bijušā karavīra brīdinājums sociālajos tīklos savāktu iespaidīgus 12 miljonus skatījumu. Putinam šo vairs nevar ignorēt, brīdinājums ir izskanējis, un daudzi krievi to jau ir redzējuši. Tomēr pēc tam, kad video kļuva populārs, notikušais ir bijis dīvains. No vienas puses Lunins šķiet ir mēģinājis atkāpties no dažiem saviem izteikumiem. Pēc tam, kad viņa vēstījums ieguva tik lielu uzmanību, Lunins apgalvoja, ka viņš nesot aktīvi centies organizēt vai aicināt uz apvērsumu, bet gan cerējis nodot informāciju par reālajiem apstākļiem, kādos Krievijas karavīri cieš savā armijā. Viņš arī atkārtot apgalvoja, ka aizsardzības ministrijas un drošības dienesta amatpersonas bija viņu mudinājušas publiski aktualizēt šos jautājumus. Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība ziņo, ka pierādījumi viņa apgalvojumam nav sniegti, taču tas nav pārsteidzoši. Neviena augsta ranga amatpersona nevienā no šīm organizācijām nepakļaus sevi riskam, atbalstot vēstījumu, kas sagrauj ilūziju, kurā Vladimirs Putins tik laimīgi dzīvo. Lunins vēlākajos komentāros arī norādīja, ka jebkāda sacelšanās notiktu klusi un neviens nenāktu pie viņa ar brīdinājumu. Un papildus tam visam, Lunins ātri atsauca savu prasību pēc tiešas tikšanās ar Putinu, tā vietā apgalvojot, ka viņš vēlas informēt Krievijas līderi par sliktu izturēšanos un kukuļošanu, kas notiek viņa paša armijā. Gandrīz tūlītēji pretruna. Varbūt Lunins, kurš agrāk bija pazīstams kā Aleksandrs Postolovs, sāk baidīties. Taču neskatoties uz visām šīm pretrunām, Lunins darīja kaut ko tādu, kas lika domāt, ka viņš pat tiešām nopietni izturas pret saviem apgalvojumiem par gaidāmu dumpi. Viņš aktīvi darbojās, lai pamatotu savus apgalvojumus dienās pēc tam, kad bija nosūtījis savu ziņojumu. United 24 Media ziņo, ka viņš sāka vākt liecības no citiem Krievijas karavīriem par pārestībām, ko tie bija piedzīvojuši, atkal apgalvojot, ka visu šo informāciju viņš plāno nodot Putinam. Lunins sacīja, ka ir tūkstošiem šādu liecību, no kurām daudzām ir arī video pierādījumi par piedzīvotajām pārestībām. Neviena no tām netika publicēta sociālajos tīklos. Izskatās, ka Lunins vēlējās visu šo saglabāt tiešai tikšanās reizei ar Putinu. Tas arī ir dīvaini. Jau dumpja draudi un apgalvojumi, ka augsta ranga amatpersonas viņu mudinājušas nodot savu vēstījumu. Lunins pat apgalvoja, ka viņam ir varas iestāžu pārstāvju atbalsts Voroņežas reģionā, lai gan viņš varēja nosaukt tikai personu, ar kuru runāja, kā Denis, un apgalvoja, ka viņš ir Voroņežas gubernatora vietnieks iekšpolitikas jautājumos.
Against the Vote News atklāja, ka cilvēks, kurš ieņem šo amatu, patiesībā sauc Dmitrijs Maslovs. Tāpat šķiet, ka Luninu vai nu ir apmānījuši amatpersonas, kuras izmanto viņu, lai atklātu reālas problēmas Krievijas armijā, vai arī viņš ir salūzis un viņam vairs nav svarīgi, kas ar viņu notiks, ja vien kāds viņā ieklausās. Jebkurā gadījumā ir draudēts ar dumpi. Putinam ir jāpievērš uzmanība. No visa šī Krievijas līderis visvairāk baidīsies no tā, ka varētu atkārtoties Wagnera 2.0. Lunina vēstījums nāk aptuveni 3 gadus pēc apvērsuma mēģinājuma, kas gandrīz satricināja Kremli līdz pašiem pamatiem. 2023. gada 24. jūnijā Putins saskārās ar līdz šim tiešāko izaicinājumu savai varai visā ceturdaļgadsimta valdīšanas laikā Krievijā. Šī izaicinājuma katalizators bija Jevgeņijs Prigožins, kurš bija bēdīgi slavenās algotņu grupas Wagner dibinātājs. Lai gan Wagner grupa oficiāli nebija Krievijas bruņoto spēku sastāvā, iebrukuma pirmajā gadā tā šķita atbalstām Putina pusi, līdz tas vairs tā nebija. 2023. gada vasarā Wagner pārņēma kontroli pār Rostovas pie Donas pilsētu, kuru Krievija bija izmantojusi kā viena no galvenajām kara bāzēm nedaudz mazāk nekā pusotru gadu iepriekš. Prigožins organizēja to, ko viņš nosauca par taisnīguma gājienu, kad Wagner kaujinieki sāka virzīties no Rostovas pie Donas uz Maskavu. Tas nebija miermīlīgs gājiens. Startautiskā krīžu grupa ziņo, ka Wagner grupa notrieca vairākus Krievijas helikopterus un iznīcinātāju. Kā rezultātā Putins visu šo notikumu nosauca par nodevību. Dumpis beidzās nākamajā dienā pēc tā sākuma. Prigožina karavīri bija tikai 200 km attālumā no Maskavas, kad Wagner līderis paziņoja, ka viņi novirzīsies uz Baltkrieviju, lai iesaistītos sarunās ar šīs valsts prezidentu Aleksandru Lukašenko. Tika panākta vienošanās, un apvērsums beidzās gandrīz nemanāmi, jo Krievija atkal lika Wagner darboties Ukrainā un citur. Kas attiecas uz Prigožinu, viņš ilgi vairs nenodzīvoja. Bijušais Wagner vadītājs netika ieslodzīts. Tā vietā 2 mēnešus pēc sava gājiena Prigožins gāja bojā lidmašīnas avārijā kopā ar vairākiem savas algotņu grupas augsta ranga locekļiem. Laiks šķita vairāk nekā tikai sakritība, un baumas joprojām pastāv, ka Kremlis organizēja slepkavību, lai vienreiz un uz visiem laikiem apturētu mēģinājumu sarīkot apvērsumu. Tagad Lunina vīrālais vēstījums nav gluži salīdzināms ar pilna mēroga gājienu, kurā iesaistīti tūkstošiem vīru, taču pastāv līdzības starp Wagnera dumpi un Lunina vēstījumu. Lunina gadījumā tūkstošiem cilvēku it kā ir atklājuši pierādījumus par vardarbību, kuru, kā apgalvo Lunins, plaši izplatīta Krievijas armijā. Ir apgalvojumi, ka ieroči tiks pavērsti pret Kremli, un skaidrs aicinājums uz bruņotu sacelšanos, kas varētu izraisīt jaunu Wagnera dumpi, ja tas netiks apturēts. Un atkal mēs redzam neapmierinātu karotāju, kurš ir pieredzējis Krievijas kara realitāti Ukrainā un nolēmis nostāties pret to. Tāda veida lietas nenotiek Putina Krievijā. Un Kremļa reakcija uz visu šo atklāja Krievijas prezidenta dziļākās bailes, ka viņi no varas varētu nogāzt paša tauta. Bet pirms mēs pievēršamies šai reakcijai, īsts atgādinājums, ka jūs skatāties The Military Show. Mēs publicējam šādus video katru dienu, tāpēc abonējiet mūsu kanālu, ja iegūstat jaunas atziņas no mūsu satura. Krievijas reakcija uz Lunina un Lunina draudiem šķiet ir notikusi pa posmiem. Sākotnēji Kremlis šķita noraidoši noskaņots pret Lunina video. Viens no Putina iecienītākajiem runasvīriem, Dmitrijs Peskovs, komentēja šo video 26. jūnijā, sakot: Mums tika teikts, ka ir bijis šāds paziņojums, bet mums vēl nav bijusi iespēja to izlasīt. Tomēr Peskovs arī apgalvo, ka ziņojumi par Lunina vārdiem viņam šķituši visai dīvaini, taču amatpersonām būtu jāiepazīstas ar video, pirms tās varētu izteikt jebkādu spriedumu. Tātad atturīga reakcija no Kremļa puses, iespējams tāpēc, ka Putins un viņa līdzgaitnieki zināja, cik lielu uzmanību šis video bija ieguvis un bija piesardzīgi, lai nekavējoties nesāktu rīkoties. Nākamā informācija nāca no Lunina paša. Tika sarunāta tikšanās, lai gan ne ar pašu Putinu. Drīzāk uzaicinājums uz tikšanos nāca no Vitālija Borodina, kurš ir prokremlisks aktīvists un grupas ar nosaukumu Federālais projekts drošībai un cīņai pret korupciju vadītājs. Lai gan šī grupa nav oficiāli saistīta ar Kremli, tai ir pieredze ziņojuma iesniegšanā pret sabiedrībā zināmām personām kā daļa no Putina tā sauktajiem centieniem ierobežot korupciju Krievijas rindās. Vitālijs Borodins sazinājās ar mani. Viņi uzaicināja mani uz Maskavu, lai es izteiktu savas bažas, visas problēmas, kas bija sakrājušās, apgalvoja Lunins. Uz mirkli šķita, ka mēs varētu sagaidīt atmaskojumu, kas novestu pie dumpja, taču Kremlis tam visam pielika punktu. 28. jūnijā DV paziņoja, ka Lunins ir piedzīvojis likteni, ko daudzi bija paredzējuši, tiklīdz viņš kļuva populārs internetā. Viņš tika arestēts, it kā uz 11 dienām.
Kā jau ar lielu daļu šī stāsta, ziņojumi ir nedaudz mulsinoši un pretrunīgi. Lunīna sieva Tatjana ir pastāstījusi My Life Telegram kanālam, ka Lunins plānoja doties uz Maskavu ar automašīnu pēc Borodina uzaicinājuma saņemšanas. Šie sagatavošanās darbi sākās 26. jūnijā, taču Luninam nekad nebija iespējas tikt tālu savā ceļā. Naktī cilvēki, kuri apgalvoja, ka ir policisti, ieradās Lizinovkas ciematā Voroņežas apgabalā, meklējot Luninu. Viņi viņu atrada, kamēr Tatjana mājās pieskatīja viņu bērnus. Tatjana apgalvo, ka ir saņēmusi ziņu no sava vīra un saka, ka viņš ir dzīvs un vesels un ir lūdzis vairs nepublicēt sociālajos tīklos nekādus video vai informāciju par viņa situāciju. Tātad Lunins ir apcietinājumā. Lunins bija sācis savu Wagnera gājiena versiju viens pats un savā automašīnā, dodoties satikt vīrieti, kurš apgalvoja, ka palīdzēs Luninam publiskot visus pierādījumus par vardarbību, ko viņš ir savācis. Vai tas bija slasts? Vai Kremlis izmantoja Borodina solījumus par tikšanos, lai pievilinātu Luninu prom no ģimenes, lai viņu varētu arestēt? Vai arī Kremlis zināja, ka ļaujot Borodinam dot vārdu Luninam un potenciāli atklāt vardarbību, ko Lunina apgalvoja, tas varētu kļūt par katalizatoru dumpim, par kuru bijušais karavīrs brīdināja Putinu, ja viņš neko nedarīs? Mēs iespējams to nekad neuzzināsim, un būs interesanti redzēt, vai 11 dienas ieslodzījumā pārvērtīsies par daudz ilgāku laiku. Krievijai ir liela pieredze ar cilvēku pazušanu, kuri nonāk Vladimira Putina nežēlastībā. Pastāv liela iespēja, ka Lunins drīz varētu izkrist pa atvērtu logu, kā tas ir noticis ar daudziem, kuri pat tikai ieminējušies, ka Vladimiru Putinu varētu atstādināt no varas. Šajā mulsinošajā un haotiskajā stāstā ir divas lietas, kas ir skaidras. Pirmkārt, Vladimirs Putins ir pazemots, jo viens no viņa bijušajiem karavīriem ir izplatījis aicinājumu uz dumpi, ko ir redzējuši miljoniem cilvēku. Un otrkārt, pat bez liecībām, kuras Lunins mēģināja nogādāt uz Maskavu, ir pietiekami daudz pierādījumu, kas atklāj šausmas, ar kurām jāsaskaras, dienējot Krievijas armijā. Vardarbība Krievijas armijā ir plaši izplatīta, un to nav grūti atrast pat bez liecībām, kuras, kā apgalvo Lunins, viņam ir. Kā norāda Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība, ir bijuši daudzi ziņojumi par Krievijas karavīriem, kuri sodīti ieslogot bedrēs, pagrabos un citās pagaidu ieslodzījuma vietās, jo viņi atteikušies doties pašnāvniecīgos uzbrukumos kara frontē. Ir bijuši arī ziņojumi, kas apstiprina Lunina apgalvojumus par komandieriem, kuri pieprasa kukuļus no karavīriem apmaiņā pret to, lai viņus atturētu no dalības visbīstamākajās ofensīvās. Ir ziņots, ka daži iesaucamie saviem komandieriem maksājuši pat līdz gandrīz $13,000, lai izvairītos no kaujām Ukrainā. Krievijas armijas mācību laukumos valda sadisma kultūra. Īpaši, ja tiek atklāts, ka kāds karavīrs atšķiras no normas. Kāds bijušais karavīrs vārdā Artjoms Biko stāsta Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība, ka viņš tika norīkots uz Krievijas 273. artilērijas brigādi un apmācības viņam kļuva par elli, kad tika atklāts, ka viņš ir biseksuāls. Par mani nežēlīgi ņirgājās. Viņi man uzvilka 5 necaušaujamas vestes. Bija ļoti grūti staigāt. Es vēmju, es zaudēju samaņu, es sabruku. Viņi man uzlika gāzmasku, piespieda skriet, rāpot un tā tālāk. Man tas šķita kā elle, bet tas bija tikai sākums, saka Bikovs, piebilstot, ka regulāra sišana ar nojām, karavīru roku sišana ar āmuriem vai pieslēgšana ar roku dzelžiem pie radiatoriem bija lietas, ko viņš novēroja. City nav tik atklāta par pārdzīvoto vardarbību, dodot priekšroku palikt anonīmiem, kad viņi sniedz savus ziņojumus. Janvāra rakstā TVP World ziņoja, ka tūkstošiem oficiālu sūdzību, kas tika nosūtītas Kremli, Krievijas valdība netīšām publicēja tiešsaistē, un tās sakrita ar daudz ko no tā, ko apgalvo Bikovs un ko Lunins vēlējās parādīt Putinam. Garš saraksts ar vairāk nekā 6000 sūdzību Krievijas cilvēktiesību ombudam, kas tika saņemtas no 2025. gada aprīļa līdz septembrim. Tika runāts par ģimenēm, kas dzīvo bailēs par karavīru dzīvībām frontē, par karavīriem, kuri tiek sodīti par atteikšanos doties pašnāvības misijās. Viņus sūta Ukrainas teritorijā, liek turēt Krievijas karogus, padarot viņus par mērķiem. Un pat cilvēki ratiņkrēslos tika sūtīti uz frontes līniju tikai tāpēc, lai iztērētu vairāk Ukrainas munīcijas. Šīs konkrētais ziņojums piešķir stāstam interesantu pavērsienu. Lunins apgalvoja, ka tuvojas sacelšanās, un viņš vēlējās parādīt Putinam pierādījumus par ļaunprātīgu izturēšanos, lai Krievijas līderis varētu kaut ko darīt lietas labā, pirms tas sākas. Tomēr šis janvāra ziņojums liecina, ka Kremlis ir saņēmis daudz ziņojumu par ļaunprātīgu izturēšanos, tūkstošiem dažu mēnešu laikā, un visticamāk vēl daudzus tūkstošus papildus tam. Ko tas mums parāda? Putins jau zina, ka Krievijas armijā notiek ļaunprātīga izturēšanās. Viņam vienkārši tas nerūp. Visi šāda veida stāsti šķiet pilnīgi ierasti armijai, kas tikpat lielā mērā paļaujas uz brutalitāti un sadismu, lai dzītu savus karavīrus uz fronti, cik uz jebkādu saskaņotību ar Putina redzējumu par Ukrainas iekarošanu.
Ģeopolitikas un drošības pētījumu centrs jau 2024. gada martā norādīja, ka Krievijas militāro kultūru raksturo augsta tolerance pret ciešanām un vardarbību, un šī iezīme pastāvējusi jau ilgi pirms kara Ukrainā sākuma. Šķiet, ka doma ir tāda, ka, lai karavīri spētu veikt nežēlīgas darbības, viņiem pašiem jābūt pakļautiem šādām darbībām. Viņiem pašiem jāizcieš vardarbība. Viņiem jāskatās, kā biedri, kuri atsakās pildīt pavēles vai dara kaut ko, kas nav saskaņā ar komandieru norādījumiem, tiek sodīti un spīdzināti. Lunins negrasījās sniegt atklājošu ziņojumu Putinam. Viņš vienkārši grasījās pateikt Krievijas vadītājam, ka viņa armija darbojas tieši tā, kā bija paredzēts. Tātad, ja nekas no tā, ko Lunins apgalvoja, ka vēlas parādīt Putinam, nav jaunums Krievijas vadītājam, tad kāpēc tas vispār ir svarīgi? Vienkāršā atbilde uz šo jautājumu ir tāda, ka Lunina video padarīja šos pārkāpumus publiskus cilvēkiem, kuri Krievijā par tiem iespējams nekad nebija dzirdējuši, un tas parāda, ka ir karavīri, kuriem jau sen ir apnicis un kuri ir gatavi izbeigt karu. Dumpis varētu būt jau ceļā, jo kara nogurums liek tādiem vīriešiem kā Lunins pakļaut sevi riskam sperot izmisīgus soļus. Un ja Lunina apgalvojumi par aizsardzības ministrijas un slepeno dienestu amatpersonu ietekmi ir patiesi, tad daži no tiem, kas ir vistuvāk Putinam, varētu piedzīvot tādu pašu nogurumu. Viņi meklē izeju. Gāzt Putinu varētu būt vienīgā iespēja. Krievijas armija ir izsmelta. Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība ziņo, ka Krievijas elites vidū pieaug publiskas diskusijas par to, vai pārtraukt karu vai nē. Spriedze pieaug. Putinam pat nākas saskarties ar Krievijas valsts domes deputātiem, kuri viņam saka, ka tuvojas revolūcija, līdzīga tai, kas notika 1917. gadā. Tādu vēstījumu Krievijas komunistiskās partijas līderis Genādijs Zjuganovs nodeva Putinam jau aprīlī, brīdinot, ka Putina kara radītās militārās un ekonomiskās sekas varētu būt Putina beigas. Krievijas līderim Lunina vārdi nebija tikai cilvēka, kurš ticis novests līdz izmisumam – murgi. Tie bija atbalsts daudz izsmalcinātākiem, bet tikpat bīstamiem vārdiem, kas nāk no dažiem no ietekmīgākajiem cilvēkiem Krievijā. Uz vietas Krievija Ukrainā joprojām gūst ļoti maz panākumu, un pašā Krievijā arvien vairāk dronu ielido Putina teritorijā nekā jebkad agrāk, daži pat sasniedzot Maskavu. Pat pats Putins ir bijis spiests atzīt, ka degvielas trūkumu izraisa Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas infrastruktūrai. Tātad Lunins iespējams pats nav vadījis Wagnera 2.0 stila apvērsumu. Bet viņš ir brīdinājis par dumpi, un ir skaidrs, ka attieksme pret Putinu un viņa karu Krievijā mainās. Bijušajam karavīram tik atklāti paust savu neapmierinātību un atklāt miljoniem cilvēku armijā notiekošo vardarbību jau ir pietiekami slikti. Tas viss, papildus šķelšanās elite vidū un pierādījumi, kurus vairs nevar noliegt par Krievijas neveiksmēm frontē un Ukrainas uzbrukumiem Krievijas teritorijā, ir potenciāla katastrofa Putinam. Kaut kas liels, iespējams drīz, varētu sagraut Putinu. Tagad jautājums ir, vai viņš aizies ar blīkšķi militāras sacelšanās dēļ vai klusi, kamēr tie, kas darbojas aizkulisēs, centīsies viņu kāst no varas. Abi iznākumi būtu izdevīgi Ukrainai, un Putins noteikti dod saviem ienaidniekiem pietiekami daudz virves, lai viņu pakārtu. Papildus nogurumam un dusmām armijā, Putins ved savu valsti ekonomiskā izmisumā. Putinam un viņa režīmam iespējams vairs nav ceļa atpakaļ no visa šī, un jūs varat uzzināt kāpēc, ja noskatīsieties mūsu video. Ja jums patika šis video, neaizmirstiet abonēt The Military Show, lai redzētu vairāk mūsu materiālu par jaunākajiem notikumiem Krievijā, kas liecina, ka Putina dienas ir skaitītas. Paldies, ka skatījāties!